Man draudzene to tas ir tas, kas ir jāpārdomā, jāpadomā. Daroties gan ticību valstī, gan ticību pašam sev. Jāsaka ticību pašam sev. Kāds būtu jums varbūt novēlējums sev šajā pārdomu laikā un Ziemassvētkos? Ko vēlaties dāvanāt? Es nemāku taisnāt. Man tā acis rāda un taisnājas. Kā nu ir tā ir. Ko var gadīt līdz, Manuprāt, ir taisni. ko var dāvināt ne tikai Ziemassvētkos, bet var dāvināt katru dienu, katru mirkli. Varbūt tas ir tas, ko es gribētu saņemt un dot arī pretī. Vai noteikti tā lielā. Tās paldies jums par sarunu. Paldies! Kādi drošības pasākumi nav atturējuši daudzos svētceļniekus Ziemassvētkos apmeklēt? Čau! Oi! Jā, tas jau ir Paulis. Nu, tas ir Ziemassvētku brīnums. Jā, paga, nē, nu... Šitais ir tev, un es vienos. Kurš? Šitais te, pagaidi, šitais te jau puķēnēs. Šitais man? Oi, paldies. Paulis atbrauc. 57. gada Ziemassvētkos pirmo reizi savus Nāc radio, vai Dieniņu un Artur, Dienis zvan man Ziemassvētku pārsteigums. Tas ir ķēmas vīdi. Un šitais jums ir kopējais veselīgā pārtika. jau labi. Kulietis pats esi? Ar zāmām. Man nesēdēs neēdīs. Nu vienu vajag, tu esi pie stūras. Visi nervozē gaida. Jā, pagaid. Palikšu, es tikai saku, man jābrauc prom, man ir sarunāts. Šis, oj, nu kā tad tagad būs? Viesnamā Gruzīns. Jā, Gruzīns Giļļi. Kā sauc? Giļļi kaut kāds. Jā. Goga. Goga. Viņam pašam ir papa 50, nu tā no skata. Meiteni ir 20 gadu. Tad tev grib savaņģot tevi, grib savaņģot uz Gruziju. Divu gabalts, kas nav. Viņam garlaicīgi ir atsvaļ. Nē, viņš teica, viņš ir tik daudz dzeramā savēc visās labas šašli, kaut kāds zivs, es nezinu to nosaukumu, es neatpazinu. Zivis. Jēra, gaļu, Kur tas ir? Kur? Viesnā. Viņam viesnamā. Tas man lai tik paliek un zinu, un šitā pērli. Nu, Gruzīni sabiedrība ļoti umulīga. Viņš jau, ka pie manis brauc vienmēr tēta rauju un Kārla raujot uz ieraušanu. Uz ieraušanu, jā. Jā, viņš jau pie manis agrāk. Nu, jo, jūs atbrauksiet ciemos uz Gruzīni. Mammai arī kādu viesi. Nē, tagad es braucu pie savai draudzenē vecākiem. Mēs te tās samērā netālu, vagonu ielā. Tas ir Omei un tev kopīgā pārtika, jā. Tikai Oma izliek pa lecku, lai viņi uzreiz zina, ar ko rēķināties. Es redzu piens un ķirbs, jā, bet tur ir vēl. Ne, te nevajag tērēties. Mēs jau ēdam stirnu gaļas, kotletes no līdzemes. Man būs tev jācienā bubuli. Nē, paldies, un tik daudz produkciju. Pienes jau nopirkt puslitri, mums jau cauri. Vai cik labi. Vīdelu pa daudz, vai ģeni. Sveiciens mammai, visiem apkārtējiem, kas man pazīst. Vakar tikuši nav savā skolā. Mēs? Kāpa? Kur? 2 gadi mēs būsim tur. 2 gadi, mums vēl nav sākts tur. Sportiskais režīms uz Iļas. Nē, nekas, nav tik traki. Ričuku var braukt. Ričuku var braukt. Ja es savā laikā, es te kādu laiku braukāju no Šarlotas ielas uz Dzeguškānu. Jā, Ričuku es trenažierē meju tagad. Bet tomēr... Es eju uz... Kas tur bija laikam kā 10 kādu sanāca? Pasveicinu no mani, visu novēl. Dzīvos piragam, nabagam, abigāli apdikuši. Jā. Viņš nemācīja izstāstīt līdz galām, saka, pinkšķer. Ko tev? Jā, neņem. Paldies. Tas ir labs kabatslakatīčs. It kā viņam nav kabatslaka. Nu nav. Nu man visi netīri. Kā pilna mājā kabatslakatiem, vai? Es aizmirsu. Bet pagaudies. Tagad vispār tas rasturīgi jaunais aizmirst. Viņš te bija ieskrējis vienu dienu. Aiziet cepur atsevi, cepur sāp.
Liļukiņ. Jā, un cepuri palika pie mums koridori. Liļukiņ, tā ir mana čertā. Es tikpat biju izlaidīga. Jā, es nebiju, es nekad neko neaizmirstu. Es nekad. Забывчивая. Un man tagad... Рассеянная была до нельзя arī. Jā, viņš atnāk aprunāt ar Herbu un vēst diezgan mikls laiks. Aiziet līdz kaut Herbs. Nu, bet tak silts ir, nu. Augsts nebija, jā. Nu, man taču es visu bet ir redz, ka iesnas un dabūj. Nenotiek, ne no kā. Visam ir aizapziņā kaut kāda signāls. Bet iesnas un dabūj. Bet tas ne jau no tā. Mammai tik daudz visu, ko zaudēju, un bija nošausmas, bija tik grūti. Oh, Amazing Grace. Bet, nu, dzied, nu, tā kā bērēs visu laiku. Es nevaru. Nu, gribās tādu noskaņu. Angļu valodā? Jā, tas ir skotu dziesma. Tā ir skotu tautas dziesma. Ļoti skaisti, to visu pasauli dziesma. Tas ir kamerkoris. Nē, nu, saprast. Ko tad tu domā? Vārdus neizrunā. Nu, viņi ir latvieti, viņi jau nav anglieti. Viņam. Nu, šito jau nu viņiem nevajadzēja. Tagad Ziemassvētku vakarā to Zini un Mini. Tas ir radio raidījums, man tā televīzija, kā man riebjās, tas Zini vai Mini, un tas ir cauru gadu. Tas ir radio raidījums. Šodien ir pirmdiena, ļoti labi. Nu, nevajag. Man gan patīk, man patīk, bet es tur nepiedalīšos. Es uz miljonāru tēmē varbūt tur. Kā par spīti, tu zini, tajā reizē nevienā programmā 2,10 cits nav. Kaut kāds seriāls. Ir vēl programmas 10 visādas. Griežiet citu. Nav, cits nekāds. Jums jau tikai 10 ir. Seriāli. Man ir 50 programma, es uzgriežu pa vēsturi. Bet es tev patīšu, kas pa dzīvniekiem, es uzgriežu pa dzīvniekiem. Es nekad negribu, jo tur ir 4,5, jā, nekā nav labi. Es maksāju jau 5,50. Oi, es 21. Bet ja man būs digitālā, tad būs 100 programma. Ot man patīk. Jā, es sev pieslēgšu. Kas tā? Tev nav digitālā? Nē, man ir pārāk kabeļu televīzija. Paklausieties. Tas ir kaut kas cits? Digitālā tur ir vairāk programmas. Cipars, ko tas nozīmē? Nu, tā ir digitālā cipara, tas ir digitālā. Kāpēc viens sauc digitālā, otru cipara? Tas ir viens un tas pats. Cipara un digitāla. Tāpat dator i kompjuter. Tas ir viens un tas pats. Kāpēc cilvēks šitā te? Nu, bet tas ir viens un tas pats. Nu, nevar saukt vienu. Dators un tas viens un tas pats. Un kā, nu, tā saka, jau ir vēl vārdi. Ir kompjuteram ir tablops. Kā tas? Man ar viens kolēģis saka, tablops, bet laptops. Kur tavs laptops? Kur ir man laptops? Kāda laptopa? Ko mēs? Kas tas ir? Tas ir klēpīdators, tas, kas man. Vai arī viņi sauc ne tikai par klēpī, sauc arī par portatīvo datoru. Klēpīdators, laptops, viņam ir 3 nosaukumi. Ir vēl viens ir kaut kāds. Nē, vairāk nav. Bet klausoties, man jau vājība ir, es nezinu, kāpēc cilvēki daudz nonici, bet man šausmīgi patīk cirks. Es uzskatu, tā ir spēka, skaistuma un veiklības parāda. Un taisn, ka Zini vai Mini būs mīļie cilvēki. Monte Carlo cirka festivāls 2,10. Nu, pasakaini, ļoti labi. Es 10 reizes to skatos nekā Zini Mini un turo naudu. Ot, vien zen ārā to un naudu, kasē un visu tik tālu. Tas ir, fuj, man riebjās, es nevaru, Zini. Draugs izdzen ārā, Zini. Viņš un min izdzen. Tas ir viņa nestīk, un tas tā, nu, priekš kāda vēlas. Tā ir spēle, nu, tā kā interesanti. Tāda spēle, viņa par radio, televīzijā nav interesanti man skatīties. Tā ir radio spēle. Es gan skatos, man interesē. Citreiz es piedalos pats, es pat minēju pats, un man sanāca tīri labi. Bet mīļie jau iet vaļā cirks festivālā. Tā griež cieri. Mana bērnībā, mana evakuācijā, mums skolotāji taisīja tādas. 21,10, nu tad jau sākās. Ko taisīt? Nu tāds vakars arī. Nu, izklaides vakars. Nu jā. Un šitas te saucas Viktorīna. Nu tā, jā, nu Viktorīna, Krēviņas, Viktorīna un... Pado pulti. Мы сделаем статью. Но варда Виктория, победа. Знаете, тот человек, который больше знает, тот побеждает. Lai sauc kā gribi. Lodiska nedabūs nekādu. Nē, 7. kanālu griezes, cirks festivāli grib dzirdēt kaut nobeigumu. Kas dos? Neviens nedos pulti.
7. Какой 7? Nu, tūlīt būs reklāma. 21.10 jau viņš Pa krieviem? Nē, mūsu 7. kanāls. Nu tas ir jūs. Mūsējais 7. Nu, re, kur ir? Nu, tas taču jau 7.5. ko tu skati. Nezinu, otrā rīta. LNT. Poters iet, oi, laba filma. Harrys Poters. Slavenā Poters. Nu, tas taču bērnu filma. Bet tas ir lieliem arī interesants. Pastāmīt viņš. Ko nu Poters? Nu, tu jūs neredzējāt viņu? Es viņu neciešu to Poters. Pag, drusku pastīsimies. Pastāties, tur būs baigi brīnum puļas. Skaties. Nu, taču fantāzija. Pastāmies bišķiņ. Tagad visu to Poteru aizņēmis, es Tur labāk būs kartons patīk. Nu, redz, bērni tur rīju rākstās, redzēt. Es esmu gan šāds, gan tāds. Tētis ir vienties, bet mamma rakā. Kā tur, ko skatīties, kā bērnē? Viņš bija visai satrīgs. Ko līdz sāksies brīnumi? Uzliet cirku labāk. Un ļoti sen gribējies, kam nav pieticis laika, naudas, uzņēmības, drosmes. Viņiem sajūtas, nu viņi tur sadzērušies. Viņiem sajūtas. Nu kā Ziemassvētki, nav jau šogad jaunais gads. Gausties, ka pie mums jau nekas nav, citur ir labāk, ka, sākt mīlēt sevi, caur to arī savu valsti un nostāties uz normālām kājām, paskatīties ar vaļā acīm. Mums nav gandrīz vairs nekas, ar ko mēs esam sliktāki par citiem. Nekas. Izņemot, ka mūs ir mazāk, bet ar to mēs esam vēl interesantāki. Būt tādiem lepniem par sevi, Es novēlēšu ticiet brīnumiem un sekojiet zīmēm un viss notiks. Tu tici brīnumiem? Ko? Jā. Ko? Kāpēc nevar būt? Ticēt brīnumiem. Var būt, kāpēc ne? Tikai tas atliek. Jā. Nekas cits. Mūsu brīnumiem notiek tā visai brīnumi. Varbūt ras, vairs nebūs inflācijas. Jā. Ras, vairs pat. Taču, Jāni, tu zini, cik no februāra pa manu dzīvoklīt, tavu jāmaksā būs mēnesi? 18 lati. Tikpat, cik es maksāju? Es arī maksāju 7. Tagad 8. Ui, jā. Nu, tad ko tad tev tikpat dārgi? Tu jau sāc, ka viņam ir tikpat dārgi dzīvoklis. Cik tad tev jāmaksā? Nu, cik tev būs bišķiņ vairāk? Nezinu. Viņš pa 2 mēneši... 1. februārī 46 centīmi par kvadrātmetru. Es tā domāju. Visiem pašvaldību mājās. Jā. Bet nu viņam nav nekviela labierīcība. Tas neko nenozīmē. Tas taču tā nauda iet kam? Sētniekiem, audzēknis. Šitam aparātam, kas apkalpo, grāmatvedēji, kas saskaita, cik jāmaksā šitam te pārvaldniekam, vēl kas tur, kaut kādam tehnikam, kas tur. Šitā apkops nauda, tas skaitās. Tas ni pri čom. Viņš maksā ļoti maz par komunāli. Nu kā tu saki 7 maisiem kādiem? Maisiem. Nē, nu tas bija, pabaroja tūkstotis. Хлебами. Nu, tur krievu valodā хлебами. Tev krievisku uzdāvināja to bībeli? Jā. Nu, latviski arī ir noteikti. Bet es tev teikšu, piemēram, katoļi tik tagad sāk mācīties skaidrot. Katoļiem bija viss dievkalpojumi latiņu valodā. Mācēs latiņu valodā. Tagad jau arī. Dzieduniet. Un tagad jau sāk, laikam, saprotamā valodā latiņu. Cilvēki vienkārši, kas tur iet, nabadzīgi, ko viņi no latiņu valoda. Es arī nesaprotu latiņu valodu. Un bija latiņu valoda, nu ko tas dievkalpojums dod, viņi skatās svētās. Nu, bībele arī bija latīniski agrāk. Luters jau iztulkoja vāciski. Nu, kāpēc nevar? Mārtiņš bija aizslēgta, bībele vispār bija aizslēgta. Nu, bet, redzi, tāpēc Luters reformēja, iztulkoja, lai saprastu vāciski. Nē, nu, Luters... Un pēc tam Gliks iztulkoja latviski. Ne jau viņš iztulkoja bībelē, nes Gliks tulkoja. Nē, Luters pirmais vāciski iztulkoja no latīņu valodas. Un Gliks
Rīgas novācots uz latviešu valodu. Nu kā, galvenais viņš atdalies no katoļticību un vienkāršo luterticību. Nu jā, tas tā bija. Tur ir visu karogiem un nu tā ir, bet rituāli. Nu šovs tas nav. Jā, grēks. Šovs ir muzika. Katram dienam, kāpēc man mācējiem jāsās grēks? Es varu Dievam uzreiz pateikt dēļ. Priekš kam tāds starpnieks? Nekur nav Dievs teicis, ka tādu mācītājiem viņš ir starpnieks. Bet cilvēks ir pastāvs, tas dēļreiz nesaprot. Tas tā, bet, teiksim, Dievam uz bildes ticēt. Kā Luters saka, Dievs dvēselē. Bet tu zini, ka ir tāds kaut kāds. Es piemēram, esmu palicis pa kriolai ķecēs. Agrāk es biju un man ved uz baznīcas svētnes logā. Es uzskatu, ka Dievs nav debesīs, bet starp cilvēkiem viņš ir. Starp cilvēkiem. Nu, Kristus jau arī ir. Jo cilvēks ir. Nonācis no debesīm, jā. Un tā jau Kristus. Kāpēc mākslinieks pateica skaidru un gaišu. Viņš ar Dievs ir, bet es viņam neticu. Un Amerikā viņš tāds gribēja Dievu tiesā sūdzēt, ka viņš šitādas viss nebūšanas atļauj, Dievs. Jo Bībelē ir rakstīts, ka bez Dieva ziņas mats no galvas nenokrīt. Tātad viņš ir atbildīgs par visu šitiem nebūšanām. Nu, viņš pārbauda cilvēkus, pārbauda. Jā, pārbauda, viņš nezina par cilvēkiem. Viņš nekitrīgas tais vēlns. Nu, bet, jā. Kur zemnieks teica tā, viņš saka, ja vēlns ir stiprāks par Dievu, tais labāk lūdzu to vēlni, mīļo vēlniņu nedara man ļaunu. Viņš saka, mīļo vēlniņu nedara ļaunu. Kāpēc tad Dievs tik spēcīgs nevar to vēlni iznīdēt, ja viņš ir stiprāks lai? Pārbauda, viņš pārbauda. Nē, viņš var, bet viņš to nedarīs. Tad viņš jau nav mīļā. Nē, viņš var, bet viņš to nedarīs. Viņš skatās, viņš tur vēlnu aiz astes un skatās aiz plecu uz tevi, ko tu darīsi. Dievs tev pārbauda. Nu, bet kā? Viņam jau nevajag pārbaudīt. Viņš jau tev mīl. Kāpēc? Tagad ziņas būs. Nu, visi. Man liekas, no visam reliģijām. Biskap. Jā, biskap. Un tu tagad zvani, nu paklausies. Tas nekas, viņš ir pārvārds pateikt. Tu jau numuru zini? Viņai tak mobilais ir. Jā. Jānis kardināls Pujats. Pirmais. Kāpēc viņš pirmais? Drusci, daudz ne. Vēl. Un vispirms vecās derības prāvieši par to runāja. Piemēram, prāvieša Mihas grāmatā mēs lasām par Kristu. Viņa varbūt nav mājās. Ne, mobilos. Meklējama mūžības pirmlaikos. Tas ir visai noslēpumaini vārdi. Varbūt guļ jau. Guļ. Pilā, jā. Spīdols brauc. Nu, kaut kur tas nav. Viņi bez mobilā nekur neiet. Tur nepareiz numuru uzdies. Es tev pateikšu. Tā viņi ir izslēgus, bet ja viņi ne IP spīdos, varbūt viņi... Bet zvani. Vai tu viens jau ticēt, ka redz viņam? Lai taisa viņam. Lai taisa tev elektrību. Elektrību, jā, nu tur jāstājas. Nē, man bija vien brīdi, nebija elektrība. Ārprāt. Nu, bet vajadzēja izsaukt meistari. Vai tu mīli viņu tāpēc, ka viņi ir aburoši? Te bija elektrība nebija. Ko? Vai arī viņi ir aburoši tāpēc, ka tu... Te negīši vēl ir. Rosuliņš arī ir. Galērtiņš ir. Kirbīši. Vai viņi ir mīlētāji savs sapnis? Gulķīši. Jā, arī tātad tu saldējumu negribi mums dot. Es skatos, ka tu negribi mums dot saldējumu. Jā, es ņemšu atpakaļ. Es skatos, ka tu gribi ņemt atpakaļ. Vai, es un nevaru. Visu mūžu es kaut ko meklēju un beidzot es to atradu viņā. Tad viņa jāatrodās. Meklēju Kristu, cik vien ilgi vajag. Vajag. Jums augstība, man nav labu ziņu. Neviens nevar, viņiem nav pareizi. Vai nav? Viņa kaut kur ir. Un es pārmeklēšu šīs karalistes ikvienas Jā, televīzors. To skaties. Kas tas nebija tāds? Atmīnētājs. Ko tā? Atmīnētājs. Atmīnētājs? Jā, es skatos. Nē, tas taisni mīnē. Viņš taisni...
Ja tas ir šitais, kas meklē zelta zinu. Kā viņš šitas. Jā, ot tas ir tas, kas ir zelta ražotājs. Jā, kaut kas tāds ir tam līdzīgs. Zinu. Kāpēc jūs aiztaisījāt logu ciet? Tauno logu? Nē, logi jātaisa ciet, ir tāpat caur Tas šmuki tie, Nu, bet es jau redzu, ko viss spīd. Viss spīd caur. Bet tā vāja spīd, nu. Nē, pietiekoši nav ko vairāk turēt. Nu, saldējums mums ir. Jā, augšā ir. Ko? Attais vaļā pagaidām. Kur viņš ir? Liet šitev pats krāmē. Šeit, jā? Attais, jā. Kā viņš saucās? Kaut kāds Viva vai kāds? Viva Čiba. Viva Čībā. Jā, Čiba, Viva Čiba. Viva tas ir nāc noliet šitev reku. Karotīt rekur ir. Un liec visu. Nu, labi. Liec Сегодня в Москве на церемонии открытия года семьи. Государственный Кремлевский дворец пригласили тех, для кого большая крепкая семья – это самое важное чувство. Jā, kā tā jau mums te būtu te miljonāri. Их называют героями, а их жизнь – одним подвигом. Они же говорят, по-другому и быть не могло. В Кремле сегодня собрались те, для кого дети – самое главное. Многодетные отцы, матери, бабушки и дедушки, у которых десятки внуков. Jā, nezinu, kas Ko? Elisant, jūs pateicāt ļoti labus vārdus. Vai tu vari neuzņemt, ka es degunu rakāju ar šitiem Jūs ļoti labi izskatāties, jūs ļoti skaisti frizūrā. Jūs nu pat bijāt līdzīgi Laimai, starp citu. И уже с молодых ногтей человек получает в семье первые уроки уважения. Eglīte ļoti skaisti. Открывает для себя мир. Jaunie aizskar un jaunais rāms. Ko tu tu puķi? 17-м ребенком в семье Kaut Салтыковых kāds rasnais назвали vēders. Яной. В роддоме многодетного папу встречают как Ko? дорогого гостя, ведь появляется он здесь практически каждый год. Ja, bet tiešām bija ļoti garšīgi. Šodien bija ļoti garšīgi ēdieni, kolosāli vienkārši. Дома родители Ļoti garšīgi, bet mēs, сестер и 8 братьев. mēs par maz dziedājām, ne? Удивлен, он уже не сам. Ko? Kur Ziemassvētku dziesmiņi tev vislabāk patīk? Да, бывает тяжело. Ko? Да, много проблем. Но все Tiešām? решить, если захотеть. Un Lilijas Sandai, kur mīļākā Ziemassvētku dziesma? Что я в начале жизни Ko? станет думать, Lilijas что Sandai. будут немало детей. Kāda mīļākā Ziemassvētku dziesma? Дать им 18 никогда в жизни. И чтобы Marjauta? нет Jā. Kādu mīļākā dziesma ir? Ziemassvētku dziesma. Николаева тоже говорят. Salatītim balta bādu varam nezinu vārdu. Bet tās četrinda, bet dziesma. Es skaistu rozīt zinu. Jā, tā tas var būt. Es skaistu rozīt zinu. Rozīt, kas sakrītēs. Tā rozīte, ko mīnu. No Jēzus cēlusies. tā plauka. Стартует год семьи. Много еще предстоит сделать, но многое уже сделано. В России впервые в ее истории был введен так называемый материнский капитал. Да, пожалуй, не только в России. И в других странах этого не делается. Стали выплачиваться родовые сертификаты, улучшаются базы медицинских учреждений. С начала 2007 года увеличено пособие по уходу за ребенком. Такие же пособия установлены не работавшим ранее матерям. Puķi nav īsta, bet glezna ir skaista. Все это уже приносит свои результаты. Только за 10 месяцев текущего года Valsts более īpašums. 1 300 000 долгожданных Nu, России детей. jūs mani tagad arī Это mūžināsiet. 8% больше, чем в 2006 году. Paskatieties, skatāties tajā ekrāniņā. Nu, kas man jāspēj? Nu, nekas nav jāspiež, vienkārši meklējiet mani, kur es būšu. Nekas nav jāspiež. Nu, uz leju no Rensona. Nu, es esmu tur. Я хотел быть военным. Ģīms ir jau, ģīms, jā. Летчиком и Es esmu tur iekšā, jā? Ģīms ir, jā. любил других. Priecīgs Ziemassvētku. Tālāk nav, jā. 2007. Хотелось gads. стать химиком. Jā, Очень нравилось делать Priecīgs в школе Ziemassvētku. химический jā, опыт. tas viss ir. Вот. Jā. И еще я Ļoti хотел labi. быть учителем. Jā, В конечном To var счете, redzēt. немножко учителем я стал, когда To стал var работать в redzēt. университете. jā. Год семьи – это Nu, kur tad kā tur jēga, tā filmā ir. Jā, nu vienkārši pa piemiņu. Jā,
Nu, atmiņai, jā, tieši tā. Es tieši tā domāju. Var arī atsūtīt tā, kā sanāk, pa pastu. Pa pastu? Nē, nu pastu nesanāk, jo man ir datorā. Un man nav, saprot, man nav printeri. Nav man printeri. Nu, kāds var izprintēt? Tad man ir jānosūt uz dentu tās bildes. Tad no dentas jāizprintē. Bet ja viņi, teiksim, printēs no dentas, tad tur būs baigās runāšanas un ilgs. Fotkas ir tādas lietas, kā fotkas. Jā, bet taču to čipu, kas aparātā iekšā aiznesu dārnicu, tu izstājas pa dienu, izstājas dienas laikā. Nu kā jūs vērtīs? Nē, es nezinu. Tā sakot, bildīts būs, dabūsim bildīts. Dabūsim, bet dabūsim vienīgi. Man nav printers. Man arī nav printers, redz, man nav tāds fotoprogramma, man nav. E-mails man ir, bet man nav. Kādu e-mailu. Jānis man iedos es savu, e-mailu var iedot. Es tev aizsūtīšu bildīts un tad es varu taisīt. Jā, vispār tā labāk. Jā, nu, lai protams, Andris dabūn to, ko viņš vēlās. Atmiņai. Šiem skaistajiem Ziemassvētkiem. Baigi vēlīgas vēlēšanās, zini. Nē, nu skaisti, viss. Tu viņus jau nobildēji šitos te vēlīgos, ja? Jā, visus. Un mani, kad tu šobrīd. Šobrīd. Es esmu patreiz šobrīd noskaņot. Tētis nevar tikt galā. Viņš nevar palaist. Kur tu ej tagad? Pagaidi. Stop, es nostopēšu. Pagaidi. Viņš netiek galā, Tēndi Viljams. Es noliku to lapelīt tur, jā? Tāds, kur? Andrij, Jāni, dar ko grib? Melānijas deja. Jāni, mēs neatmērām daudz. Burvīgs vakars. Es domāju, ka mums Tā, otrais dublis. 2008. Janvāris. Ilga 2008. Ilga, tavs novēlējums pasaulē. Ilga, tavs novēlējums. Pasaulē jaunā gadā. Vēlreiz, jaunajā gadā novēlējums. Vispirms Andrim novēlējums. Andrim novēlējums. Jā, satikt jauku sievieti. Ko? Nu, tā jau tu prasi viņai, ko tu man te mājas palīdzi. Tad tu apmienās, ka tev satikt jauks sievieti. Tu neaizmirst, ka es ar tev sēžu blakam. Tu apskaties tomēr labi, kas te nozīm. Tad ir piepildījies tas novēlējums. Tu dzirdi, cik viņš ir zalīts. Novēlējums piepildījies. Jau pat nepasmējot. Viņš dara, ko var. Viņš nevar apvainot. Bet ko Ilgi Melānijai novēlu? Melānija, ko es viņai varu novēlēt? Sievietei, kurai nekas nav, kā lai saka? Padaudz. Ne pa daudz, ne pa maz. Viņa tiks ar bērns ar ragiem visur, viņa tiks cauri. Un tā arī es viņai novēlu, lai viņa ķepurojās tāpat kā līdz šim. Un lai vienmēr sasniedz, ko viņa grib. Netiek? Tagad Melānijas atbilde Ilgai arī. Ko Melānija Ilgai? Es Ilgu apbrīnoju, vienkārši apbrīnoju. Viņa ļoti, ļoti vitāla, ļoti enerģiska, ļoti draudzīga. Un lai viņai laba veselība. Ja viņai būs laba veselība, tad es domāju, ka es vēl daudz gadus viņu redzēšu. Un būšu ar viņu kopā un pavadīšu ļoti skaistas Ziemassvētkus un varbūt pat jauno gadu. Paldies. Jūsu novēlējums kungiem abiem, Andrim, Herbertam. Viņš solīt un pēc teica, ka viņam jau viena ir blakā. Ilga un Melānija, Andrim un Herbertam. Andrim un Herbertam. Es teicu, ka es vēlu Andrim satikt jauku sievieti. Bet viņš jau saticis ir. Ja viņš ir saticis, tad viss ir kārtībā. Nevajag apsmiet kaimiņiem. Tad vajag veselību un mīlestību. Un tad viss arī notiks pārējais. Jāni, man gribas teikt, ka abiem vīriešiem, kas te mums sēž blakus, vajag vienu un to pašu. Sievieti. Ko tad? Vienu un to pašu sievieti. Nē, to es neteicu. Nevis vienu un to pašu sievieti, bet sievietes, kas, nakal tu man esi, vārsakot, apmēram to pašu, ko tu es gribēju teikt, ir drusku citādāk.
Tā kā man savā laikā mazā Karina teica, tieši tāds pats, tikai pavisam citādāks. Un tā viņa pateica, kas ir viņai ļoti līdzīgs, vai ne? Nu, katrā ziņā tie ir vīrieši, kuri abi viņam vajadzīgi sievietes roka. Sievietes roka un glāsti. Un glāsti, jā. Es dzirdēju kaut kur, ka vīrietim, lai viņš būtu par vīrieti, vai katru dienu sievietes glāsti kaut ko. Ak, Dievs, un tas ir visa to pietiek. Citādi viņš nav pilnvērtīgs. Nav pilnvērtīgs, jā. Kas to lai zina? Un kā tev paši ir? Vai? Ar piedries pie trešā. Nu, kā lai to saka? Tā fiziski glāsti, jūs domājat? Jā, vai es neko nezinu, kas pat ir dāsts. Gan fiziski, gan morāli. Gan psiholoģiski. Morāli man ļoti sabiedrībā ir vajadzīgi arī morāli. Tad psiholoģiski atbalsts. Vispār varētu vēlēties vairāk, bez šaubām. Jā, un fiziski, bez šaubām. Saprotams, ja būs psiholoģiskais. Jā, tad mēs sāksim filozofēt. Es nekad neticu sievietes un vīriešu draudzībai tīrai. Sievietes un vīriešu draudzībai noteikti ir līdzmīlestība, kaut kas vairāk. Un agri vai vēl šī mīlestība atklājas. No sākuma varbūt viņa nav redzama, bet pēc tam viņa redz. Viņa atklājas. Tad tikai sākās. Un tad tikai sākās. Un tad tie Jāni, un ņem to vērā. Nē, nu es teoretiski zinu. Psiholoģiskie draudi. Viņam to labāk nekļūst. Ka mēs apskaidrojam to, kas viņam jau ir sen skaidrs. Nu, viņš ir skolotājs paklausīt. Netiks skolotājs. Māca veselu baru ar bērniem, to es redzēju pat savā mācībā. 500, jā, 480 bērni katru dienu, jā. Nu, meitenes ir ļoti daudz. Tur tev laikam ir liela kaudze pielūdzējām. Varētu tā būt, jā. Ir, Jāni, ir. Vieglāk ir kā zēni, bet toties ar zēniem ir grūtāk. Jāni, mēs tik vēlam to interesantāko. Ja zēni grib ar sevi parādīt. Jā, un kā tad tā iemaisās tur starpā vēl skolotājs vai kā? Nu, bet, jā, visādos veidos notiek viss notiek, jā. Tā kā. Nu, paldies par jāpliem vārdiem. Herbert Ongu, lūdzu. Nu, ko tad? Novēl. Kam? Pasaulē. Ko tu pasaulē? Pasaulē mieru. Saticību. Kādu mieru tas ir? Pasaulē mieru, mierā dzīvot. Nu? Mierā. Nevar vairs glābt. Latvijai, ko tu nav? Jā, Latvija, teiksim, Latvijas tautai un... Latvija novēl, klausies, lai mazāk zagļu būtu. Jaunu valdību? Nē, lai valdību. Pagāja garām šitā debatā. Lai būtu maz jaunu valdību. Maz zagļu? Kas? Nu, tu tā kā tāds naivais. Tad, ja viņi mazināsies, viņi tikai pieaug. Nebūtu zagļu, kas nebūtu ministru tāds, kas pa sokam domā, to, kur mēs domā par tautu. Filantropu, vairāk filantropu, var sakot, ne? Neko jūs. Nē. Nē, es sapratu. Mēs tev sapratu, es te tā. Es vienkārši novēlētu Latvijai godīgu valdību. Jā, tiešām godīgu. Tiešām godīgu valdību. Lai nekad mēs nedzirdētu mēlus. Nebijis un nedzirdēt. Nu, godīgi valdība. Vienkārši godīgi. Nu, bet to mums nav. Tas no mums atkarīgs ir. No mums tas ir. Mēs jau vēlam. Nu, tad labi, tad taisam atkal lietasargu revolūciju. Nu, faktiski jā. Faktiski tur ir jātaisa tīrīšanas tādas. Jā. Bet tikai, nu, tur ir tad pašiem jāiesaistās tādi. No malas jau... Nē, ja tad nebūs vietā, tad neviens neies nekur. Vai jūs no mēneša... Kas pirms cīres ir ticis klāt? No mēneša... Jesus
noslīdēt. Izšķīgi stāvam, nevis tā kā kaut kāda tur. Saga
Sijauzes vēl, jā? Sijauzes uzreiz, lūdzu. Tagad viņš raksta.